Hercoga Audenča kabinets. Šī telpa pilnā mērā rāda hercoga Pētera laiku un hercoga Pētera gaumi. 1772. gadā nomira vecais hercogs Ernsts Johans, pili mantoja viņa atraitne Benīna Gotlība, kur nomira vēl 10 gadus vēlāk. Un tad pili pārņemot hercogam Pēterim, viņš ieveda arī dažas modernizācijas. Un šī telpa tad rāda to, kas patika hercogam Pēterim. Savukārt pat restaurācija galvenokārt saistījās ar griestu gleznojumu restaurāciju, ar tēmu par Venēru un Adonīdu. Arī bija samērā bojātā stāvoklī, bet to izdevās nevainojami restaurēt. Šīs telpas apmeklējuma vidū pat vērtīgākā mēbele ir šis te priekšmets. Un vērtīgākā ne tikai šajā telpā, bet visā mūsu kolekcijā. Šo te zemo skapīti ir darinājis franču mēbeļmeistars Žans-Anī Rīzeners, kurš strādāja karalim Lujam 16. Marijai Antonetei un kas savus priekšmetus, savus mēbeles parasti izgatavoja tikai vienā eksemplārā. Arī šai mēbelē mēs neesam atraduši nevienu tiešu līdzinieku. Hercogam Pēterim veltītajā Audenča kabinetā viņš pats no savu portretu arī uz visu to noraugās. Portrets ir ļoti interesants, jo nāk no Akadēmija Petrina Jelgavā, tātad no mācību iestādes, ko 1775. gadā viņš atvēra, pats pie tām finansējot gan ēkas celtniecību, gan maksājot profesoru algas, gan arī dāvinot šai mācību iestādē 15,000 sējumu lielu biblioteku. Un portrets ir galma gleznotāja Friedricha Hartmana Bariziena darbs, un atradās Akadēmija Petrina sēžu zālē. Taču to saistās kāds ļoti interesants notikums, kas rāda laikmetu gaisotni. 1790. gadā akadēmijas audzeknis, vēlāk pazīstams dzejnieks un arī tāds sabiedrisks darbinieks Ulrichs von Schlippenbachs, Franču revolūcijas ideja ietekmē sadūra šo portretu. Hercogs bija ļoti apvainots par to, lika ielikt von Schlippenbach karcerī un portretu paņēma pie sevis atpakaļ uz Jelgavas pili. Un 1795. gadā, aizbraucot no Kurzemes, viņš to atdāvināja savam privātu ārstam, profesoram Groškem, kas arī bija viens no Akadēmija Petrina profesoriem. Un Grošks savukārt to atdeva Kurzemes provinces muzejam, kurā tas atradās līdz pat pagājušā gadsimta 30. gadiem, kad to pārved uz Rīgas pili, kur tas atradās savukārt Rīgas pils prezidenta reprezentācijas telpās. Un pēc kara savukārt mēs atkal viņu ieguvām no viena muzeja fondiem, kur viņš atradās un bija nokļuvis arī nedaudz bojātā stāvoklī. Tā kā lūk, priekšmets, kas ir vienlaicīgi arī Latvijas likteņa atspoguļojums.